Alūksnes novada pašvaldībā tapis saistošo noteikumu projekts par medībām Alūksnes pilsētā. Šādus noteikumus atļauj pieņemt grozījumi medību likumā, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus. Tie postījumi ir tādi, kas jau ir kvalificējami kā diezgan liels kaitējums. Ja, tā, ka šajā ziņā arī pilsētnieki bieži vien uzdod jautājumus, kad cilvēks savā mājā grib nocirst kādu vecu augsni. Viņam tad jāskaņo milzīgi jāprasa atļaujas, bet bebris to izdara bez atļaujas un cērt visus kokus pēc kārtas. Pilsētas teritorijā, parka teritorijā nograuž šos lielos vērtīgos melnolkšņus un bērzus, un pa lielam, kamēr mums nav šo noteikumu, mēs arī nevaram nekā to apstādināt vai ierobežot. Alūksnes lielākā bagātība nenoliedzami ir tās ezers un pilsparks, taču Ainaviskā parka kokus iecienījuši bebri, bet ezera zivju bagātību jūras kraukļi jeb kormorāni. Kaut kādus 8 gadus atpakaļ, kad ieradās pirmie pāri jūras kraukļu kormorānu, un ja mums sākumā ieradās kaut kādi 5-10 pāri, tad tagad kaut kādu 6-8 gadu laikā mums katru pavasari jau ierodās ap 300 putniem. Lielākā problēma ir tā, ka šie putni nevien apēd ievērojumu daudzumu zivju, bet ar saviem asajiem knābiem vēl vairāk zivju arī savaino. Ja knābis ir nenormāls ierocis, viņš izsit cauri zivī kāķa atskabandetājā. Viens kormorāns dienā apēd zivis savā svarā pat nedaudz vairāk, kas tad ir 1,5 līdz 2 kilogrami. Un tad jau tas aprēķins jau ir vienkārši. Mums ir 300 putni, un 300 putni dienā katrs apēd savā svarā zivju daudzumu, tad tie ir 300 kilogrami. Un ja viņi mums šeit dzīvo 2-3 līdz pat 4-5 mēneši, tās ir tonnas. Un ir vēl viena problēma saistībā ar jūras kraukļiem, jo vietās koku audzēs, kur iemetinās šo putnu bari, var teikt, ka paliek tikai melna zeme. Kormorānam ir tā īpatnība, viņš dzīvo izteikti uz salām un šeit kokos un zem kokiem, kas ir veģetācijā, būtiski cieši no viņu izkārnījumiem. Šī skābuma dēļ. Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pilsētā būs atļauts medīt bebrus, arī kormorānus. Jūras kraukļiem gan būs nepieciešama dabas aizsardzības pārvaldes speciāla atļauja. Katrā pilsētā tas nosacītais kaitnieks ir dažāds, ja, jo vārds kaitnieks kādam var likties arī Mazdārziņu rajonā baltais zaķis apgrauž ābeli zarus, ja, arī tas ir kaitnieks. Mēs šo ceļu tomēr skatāmies vairāk no tā, kur mums ir tās pretrunas ar šiem dzīvniekiem, tādā lietā, par ko mēs ļoti rūpējamies. Tāpat arī lapsas, vārnas ir dzīvnieki, kas izplata dažādas slimības, ir putnu gripas epidēmijas, dažādas tās situācijas, un šis te viss ir šajos noteikumos jāizvērtē. Protams, atļauja medīt pilsētā jau nenozīmēs, ka to varēs darīt visi, kas vien ir mednieki un kam ir medību ieroči. Visam tam pamatā tāpat ir medību likums. Tas nebūs tā, ka tagad kurš katrs izdomās, ka tagad es no savas 3. stāva loga varu uzšaut pa vārnām, kuras tur miskastē ārdās. Tā ka tas viss pilnīgi noteikti būs ievēroti gan drošie šāvieni, gan arī šīs teritorijas būs tikai iezīmētas. Medību brīži būs izsludināti, tā ka tas viss būs organizēts ar papildu šo drošību, jo tā tomēr ir pilsēta. Ar Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu par medībām Alūksnes pilsētā var iepazīties un izteikt savu viedokli pašvaldības tīmekļa vietnē alūksne.lv, un to var izdarīt līdz 2. novembrim. Elīna Lapiņēm, Vacmosakauskis, Vidzemes televīzija.